Sveiciens visiem! Atrodamies Tvīna Auto. Uzņēmums nodarbojas ar auto rezervdaļu tirdzniecību jau 20 gadus. Un esam arī pirms 9 gadiem atvēruši autoservisu šeit un sniedzam arī autoservisu pakalpojumus. Veikala priekšrocības ir tādas, mēs varam piegādāt rezerves daļas, kas bieži vien nav pieejamas Latvijā citiem piegādātājiem. Par cik mums ir sadarbība ar daudziem Polijas, Vācijas uzņēmumiem. Mēs sadarbojamies viņiem 20 gadus, kopš atvērām veikalu. Mēs varam nodrošināt rezerves daļas, kuras nav pieejamas šeit Rīgā, Latvijā, un tas ir tāds mūsu plusiņš. Praktiski nav tādas lietas, ko mēs nevaram atrast, tā lieta tiek ražot, mēs viņu varam piegādāt. Un piegādes mums notiek arī ļoti ātri. Tā ir nākamā diena, aiznākamā diena. Ja tā ir Vācija, tad tas var aizņemt arī kādas 6-7 dienas, bet principā ar to nekādas problēmas nav. Darbus, kurus veicam, ir vieglāk pat varbūt uzskaitīt, kurus darbus mēs neveicam. Mēs neveicam pretrūzes apstrādes, mēs neveicam metināšanas darbus, mums servis nav tik apjomīgs un tik liels. Mēs vairāk spiežam uz elektrības darbiem un ritošās daļas remontiem. Un pluss ir tāds, ka mēs varam atrisināt ļoti daudz problēmas, ko nevar atrisināt citi autoservisi. Ļoti bieži tiek atvestas mašīnas, kur problēma nespēja atrisināt citi autoservisi, un mēs to spējam. Mums nav tāds variants, mēs sakām, ne, mēs nevaram, vai mēs tiešām to uzņemamies, mēs daram un izdaram. Tvīna Auto arī piedāvā rezerves daļu tirdzniecību interneta veikalā. Mums ir savs interneta veikals e.tvīnaauto.lv. Mūsu priekšrocības interneta veikalā ir, mēs nodrošinām ļoti ātru piegādi. Bieži vien, ka klients no rīta pasūta, viņam vakarā jau ir viņa pakomātā. Sadarbojamies ar visiem pakomāta tīkliem, lielākajiem, praktiski visiem. Tādēļ arī spējam nodrošināt piegādi tajā pašā dienā. Mums ir arī nākotnes plāni. Es iegādājies blakus zemes gabalks ir šīs servisa ēkas. Es gribētu uzcelt vēl servisu, iespējams lielāku un attīstīt veikalu, telpas palielināt un uzbūvēt jaunu veikalu. Tā kā mums vēl viss ir priekšā, esam tikai sākumā. Klientiem es gribētu ieteikt izvērtēt, vai remontēt pašiem savu automobīlu, vai tomēr atzīt uz servisu pie cilvēkiem, kas zina, kā to darīt. Un tāpatās arī internetu veikalā, kas pērk rezerves daļas, pakonsultējieties. Varbūt mēs varam bieži vien ieteikt kaut kāds izdevīgāks vai lētāks risinājums.